Tā puišu meitenes, tātad vēl viens video. Paskatījos no rīta, Normunds Ozoliņš, laikam, 20 minūšu garu video par Jēzus maršu. Nu, parasti es viņu neskatos, bet šoreiz domāju, ko tas šis stāstīs. Nu jā, viņš pastāstīja dažādas interesantas lietas, un, teiksim, viņš tur ir saskāries ar kaut kādiem apvainojumiem, aizvainojumiem, un par kaut kādu piedošanu runāja, kad tur prieka vēsts, un ļģājās savu ģisiķinu, tur 10. tiesas kāšanu un slaukšanu no tautas ārā, var cikot par to runāja, un par prieka vēsti, un tur, var cikot blā, blā, blā. Bet ko es no tā visa izlobīju? Es izlobīju, kad ir jāpiekrīt, iespējams tam, ko viņš saka, bet viņš nepasaka to, ko es saku, un gribu pateikt šoreiz vēlreiz kārtējo reizi. Pilnīgi pareizi viņš pateica par to, ka kaut kāds maršs, bet tur Jēzus nebūs ne priekšgalā. Un es saprotu, ka Jēzus nebūs arī aizmugurgalā, kad Jēzus tādā pasākumā vispār nepiedalīsies pareizi. Viņš teica, atkal sitīs pa krūtīm, atkal mēs kaut kādi varoņi, kaut ko mēs gājām, darījām, piedošanu, un kaut kāda atkal cilvēku lieta un ne dieva iniciatīva un var sakot, tukša lielīšanās, platīšanās un tāda. Un minēja viņš arī kaut kādu gājienu un ieceros, cik tos gadus atpakaļ Gulbenē kaut kas līdzīgs esot bijis izdarīts, un te viņš pieminēja, kad jaunā paudze vai kas bija organizējies, viņš saka, un beigās ir bijis tā, kad tajā svētdienā pēc tam, esot draudzē bijuši tur pie tā Ļģājeva vai kas tur sludina, ko tur, var sakot, statistika tur reāli viņš stāstīja, un es tam gribu ticēt, viņš teica, tur vēl mazāk bija cilvēki nekā pirms tā Jēzus kaut kāda gājiena vai marša, saprotiet, vēl mazāk bijuši cilvēki, Tātad netiek nekas glābts, netiek nekādas glābšanas, netiek nekāds dieva darbs darīts, tiek tikai kaut kāds cilvēcīgs, tur, nezinu, tiešām stulbums, egoisms un kaut kāda pilnīga lieta ne no dieva, teiksim, cilvēku lieta notiek, cilvēku gājieni, nekāds Jēzus tur tai maršā nav, jo Jēzus grib, lai mēs sludinot, glābtu dvēseles, Tātad, un es tagad pielikšu klāt pie Ozoliņa teiktā, tieši tas, ko es jau stāstīju. 3 lietas Latvijā, ja cilvēki beigs darīt, tad iespējams Dievs kaut ko sāks darīt. Pirmā lieta ir šī vienai otrai sapulču vietai ir šī naudas lieta, jeb šī labklājības evaņģēlijas sludināšana, jeb šīs kaut kādas tur 10. tiesas iekasēšana vai mācība vai kāšana, var sakot, kas viss ir garām, Šie cilvēki pelna naudu, šie cilvēki nāk pie kanceles, lai nopelnītu, jo ja ne, tad viņi tā nestāstītu, Jo šie cilvēki ir naudas kāri, mantas kāri un varbūt tur tā arī tieši mums nepasaka, bet ja esiet gudri un lasiet rakstus un saprotiet, kas notiek, tad redziet, kad tas viss šī nauda, uzsvars, nauda, manta, bagātība nav no Dieva un Dievs tādā nevar piedalīties. Nākošais ir šī grēcinieka lūkšanas noskaitīšana. Saprotiet, grēcinieka lūkšanas noskaitīšana. Tā nav cilvēki Latvijā cilvēki, kas domā, ka pazīst Jēzu, viņi nesludina Jēzus mācību. Jēzus mācība ir, ja tu nepiedzimsi no augšienes, tu debesu valstību nesaredzēsi un pat tajā netiksi arī iekšā. Tad mums ir jāsaprot, ka ir jāsludina piedzimšana no augšienes, jāsludina Dieva vārds par krustā sisto Jēzu, par augšām celšanos, tad jāsludina vārds par Jēzu tikai, par Jēzu, jo visa Bībele, viss grozās ap Jēzu, ap viņa personu, personību, ap Jēzu, viss ap Dieva dēlu, ap Jēzu grozās.
Un viss šis murgs, ko Latvijā cilvēki kaut kādas grēcinieku lūkšaniņas un nepiedzimt no augšienes, un pēc tam trešā lieta ir šī murmulēšana šajā es teikšu, sātana mēlēs un kondalīnī gars un kāds tur pitona gars, un ko es tikai neesmu te izstudējis, kas tas viss ir, ja, pitona gari un kondalīnī gari, jo visas šīs hira, raba, ira, baba, buba, baba, ja, tas viss ir no velna, no sātana, jo ja tas nav no Dieva un tas nav no Dieva, jo Dievs mēlēs, jeb valodās konkrētu tautām deva tajā laikā, ka bija apustuļi, ka bija mācekļi, lai tās tautas vestu konkrēti pie Dieva, tās uz tām runātu to tautu saprotamās valodās un tā, ja, tad tagad ir šie, es nezinu, tagad neesmu studējis, bet kurā brīdī tas atkal ir noteikti kaut kādā Amerikā, varbūt 100-200 gadu apakaļ izcēlies, ja, visticamāk par šo bubināšanu, jo arī mums amerikānis Stīvs Bratkovičs atveda šo bubināšanu no Amerikas un visiem šo bubināšanu, nu, teiksim, tā pielipināja, iedeva, tas tādu venērisko slimību, kā es jaunībā ar triperi slimoju, ja, tā arī, šitas ir tāds garīgais triperis. Un var sakot, lūk, te jums ir atbilde, pārstājiet darīt šo debīlismu, šo stulbo lietu, kas ir no sātana, šī bubināšana, sludiniet cilvēkiem nevis atkārto aiz manis grēcinieka lūkšanu, un tu esi glābts, bet runājiet par Dievu, par Jēzu, tik ilgi, kamēr tas cilvēks Dieva gara rezultātā piedzims no augšienes, un jūs to sapratīsiet, kad viņš ir piedzimis, bet sludiniet un runājiet uz viņu pareizas lietas, ja? Un pārstājiet sludināt par naudu, mantu, bagātību, veselību, kad visi veseli, visus Dievs grib dziedināt, visi te rulē uz šīs zemes, mīļie cilvēki, neviens nesludina par to, kad nāks Dieva valstība, ka Dieva valstība, ka mums ir, nu, tā kā nākotnē debesu Jeruzāleme, kad šī zemes dzīve ir laicīga, šeit viss ir laicīgs, nepieķeries šai zemes dzīvei, nepieķeries mantai, nepieķeries bagātībai, nepieķeries labkrājībai, par to nedomā, par to nerunā, pēc tās nedzenies, tiecies pēc mūžīgās dzīvības, lai tu tiktu debesīs, un tiecies pēc tā, lai tavs vārds, ja ir ierakstīts, lai viņš noturās šai grāmatā, jo Bībelē ir arī rakstvietas, kuras pasaka, ka Dievs atnāks un izdzēsīs. Dievs par to runā, kad izdzēsīs, ka var izdzēst. Tātad parādiet man Latvijā vienu mācītāju, kurš atnāk un pasaka, zēni, nu ir ziepes un meitenes. Ja jūs šajā nedēļā turpināsiet iet mājā un grēkosiet un paliksiet tajos grēkos, kurus darījāt, kuros dzīvojiet, kuros esiet, jūsu vārdu Dievs izdzēsīs. Šonedēļ Dievs izdzēsīs tavu vārdu no dzīvības grāmatas. Come on! Kur jūs šādu uzrunu esiet dzirdējuši, mīļie cilvēki? Kur Latvijā šādi sludina? Jūs saprotiet, Latvijā sludina, es saku, vēl tikai trūkst, kad LGBT, jā, jo Amerikā to jau pieņem. Es saku, Latvijā arī katoļi jau tur laulā un ko tur dara un pieņēmuši ir Rinkēviču un sodomistus tur visus akceptē, ja? Es tik vēl gaidu, ka kaut kādi evaņģēliskie ticīgie drīz sāks izkārt LGBT karodziņus un teiks, nākiet, mēs jūs pieņemam, jo Dievs jūs tādus arī pieņem. Tālu nebūs jāgaida, ka tulītās arī Latvijā būs kaut kādu tur baznīcu durvis vaļā un LGBT karodziņi. Jūs redzēsiet, jo tālāk jūs iesiet šajā sātana pavadā bezdievībā, jo drīz ienāks arī tas, ka jūs pieņemsiet visus LGBT.